D vitamīns izsenis bija saistāms ar kaulu un zobu veselību, taču jau 2001. Gadā izskanēja pirmie pieņēmumi, ka D vitamīnam piemīt iespējamā hormoniem līdzīgā darbība, un tas tieši tāpat kā citi organisma hormoni pilda svarīgu lomu daudzu orgānu sistēmu attīstībā, tajā skaitā galvas smadziņu augšanā, nobriešanā un funkcionēšanā. Esiet sveicināti atpakaļ manā kanālā. Mani sauc Anželika Gudriniece, esmu neiroloģe, un šeit mēs runājam par atmiņu, kognitīvajām funkcijām un smadziņu veselību kopumā. Pirms mēs sākam, es aicinu jūs pierakstīties kanālam, kas to vēl nav izdarījis. Tā katrs no mums var ienest savu artaviņu izglītošanas procesā par mentālo veselību, jo katrs pieraksts kanālam, katrs komentārs vai laik palīdz sasniegt arvien vairāk cilvēku šiem video un uzzināt par dotajā kanālā runāto. Un liels paldies jau visiem tiem, kas ir pierakstījušies, un tagad sāksim runāt par D vitamīnu. Pēdējo nedaudz vairāk kā 20 gadu pētījumi atklāja, ka D vitamīns galvas smadzenēs palīdz aktivēties dažādiem gēniem, kā rezultātā izstrādājās smadziņu veselībai un tā normālai funkcionēšanai nepieciešamās olbaltumvielas. Vēl D vitamīns palīdz efektīvi darboties speciāliem jonu kanāliem, kā rezultātā noris efektīvi dažādu impulsu pārvadi, un mēs spējam domāt, just un kustēties. D vitamīnam piemīt arī nervu šūnas aizsargājošā funkcija, jeb neiroprotekcija. Un visbeidzot atklāts, ka nepietiekošs D vitamīna līmenis organismā nelabvēlīgi ietekmē nervu šūnu, jeb neironu attīstību un veidošanos. Un neironi rodās no jauna, aug un pilnveidojās mūsu visa mūža garumā. D vitamīna deficīts pasliktina arī signālu pārvadi starp dažādām šūnām, samazina dažādu signālu molekulu izdali galvas smadzenēs, piemēram, krīt serotonīna izdale, pasliktinās antioksidatīvs efekts un nervu šūnu dzīves ilgums samazinās. Krīt arī pretiekaisuma efekts, izraisot neiro iekaisumu, jeb nervu audu iekaisumu, kas rezultējās ar dažādiem smadziņu darbības traucējumiem un saslimšanām. D vitamīns un tā vielmaiņas produkti spēj šķērsot tā saucamo asins un smadziņu barjeru. Tādā veidā no asinsrites sistēmas pa taisno nonākot galvas smadzenēs un tur izraisot patiešo divu veidu efektus. Pirmais tā saucamais genomiskais efekts, jeb ģenētiskas informācijas pārnese, jeb transkripcija, un smadzeņu funkcijām svarīgo olbaltumvielu ražošanu. Un šie procesi notiek dažu stundu vai pat dažu dienu laikā no tā brīža, kad D vitamīns ir piesaistījies pie atbilstošiem receptoriem smadzenēs. Un otrs efekts ir negenomiskais, piemēram, serotonīna izdale. Un šīs efekts rodās ātri, proti 1–2 minūšu laikā līdz pat 15–45 minūšu laikā. Un ar uzturu mēs varam uzņemt 10% no nepieciešamā diennakts optimālā D vitamīna daudzuma. Ar norunu, ka uzturā regulāri tiek lietotas treknās zivis, piemēram, lasis, un šeit es gribu piemetināt, ka mākslīgi audzētajā lasī ir 25% no savvaļas lasī esošā D vitamīna daudzuma. Vēl pie treknām zivīm ir pieskaitāmas foreles, siļķe, skumbrija, tuncis, bute, sardīnas, piens un tā produkti, kā arī olas satur D vitamīnu, un ir arī maize vai brokastu pārslas, kas mākslīgi bagātinātas ar D vitamīnu. Pārējiem 90% D vitamīna diennakts vajadzīgās devas daba ir paredzējusi sintezēties, jeb ražoties mūsu ādā. Diemžēl šo procesu var aizkavēt dažādi faktori. Un kādi tad ir D vitamīna deficīta iemesli? Tas, jau tikko runājam par pārtiku, ir šo te nepietiekošs uzturs ar D vitamīnu, nepietiekošs patēriņš, maza uzturēšanās saulē un karstumā, tā saucamā izvairīšanās uzvedība,
pie D vitamīna deficīta noved arī maz saulaino dienu skaits gadā. Ja mēs, teiksim, skatāmies šo teritoriālo sadalījumu, kur cilvēki dzīvo, jo tālāk no ekvatora, jo biežāk tiem iedzīvotājiem konstatē D vitamīna deficītu. Ja tiek lietoti dažādi saules aizsarga krēmi, kas satur SPF, un tā, piemēram, D vitamīna sintēze ādā SPF 15 mazina par 93%. SPF 30 šo D vitamīnu izstrādi samazina par 97%, un savukārt SPF 50, praktiski tā iespējā neizstrādājās D vitamīns ādā necik. Arī tumšās ādas krāsas īpašniekiem ir lielāks risks uz D vitamīna deficītu, jo ādā esošais pigments melanīns darbojās kā mākslīgs ultravioleto staru filtrs. Lai producētu tādu pašu D vitamīna daudzumu kā gaišās ādas īpašniekiem, tumsnējiem cilvēkiem saulē nepieciešams uzturēties 3 līdz 5 reizes ilgāk. Ādā esošā D vitamīna priekšteča, tā saucamā 7-dehidroholesterīna deficīts, nosaka to, ka ādā vienkārši šo ultravioletā bērstaru ietekmē D vitamīns nespēj sintezēties, un tad arī ir sagaidāms D vitamīna deficīts. Arī ādas apdegums saulē aizkavē D vitamīna produkciju. Tā skaitā ģērbšanās paradumi var būt kā viens no iemesliem D vitamīna deficītam, piemēram, ja saulainajās dienās cilvēks izvēlās apģērbu, kas lielākoties noklāja visu viņu ķermeni, tad atstājot kaut kāds tikai dažus, teiksim, plaukstas, seju un pēdas. Gaisa piesārņojumam arī ir būtiska nozīme D vitamīna deficīta attīstībā, jo šīs piesārņojums darbojas kā mehāniskais filtrs ultravioletiem stariem. Nieru un aknu slimības var būt par iemeslu D vitamīna deficītam, jo nenotiek šī D vitamīna pārvēršana šajos orgānos par aktīvo formu. Līdzīgi kā kuņģu un zarnu trakta darbības traucējumi var izraisīt D vitamīna nepietiekošu līmeni asinīs, jo ir uzsūkšanās grūtības. Vai arī, piemēram, tiek lietoti dažādi medikamenti, kuri pātrina D vitamīna noardi. Tie, piemēram, ir glikokortikosteroīdi, pret sēnīšu, pret vīrusu preparāti, pret epilepsijas līdzekļi un HIV/AIDS zāles. Arī aptaukošanās ir viens no riskiem uz D vitamīna deficītu, jo, kā zināms, D vitamīns ir taukos šķīstošs un nonākot organismā, viņam ir tendence aizdoties uz tām vietām, kur ir vairāk tauku. Un rezultātā tur viņš deponējās, uzkrājās taukaudos, tāpēc arī liekā svara gadījumā ir augstāks D vitamīna deficīta risks. Un sevišķi pakļauti D vitamīna nepietiekamībai ir atsevišķas cilvēku grupas. Viens, kad D vitamīns vairāk tiek patērēts, piemēram, tā ir grūtniecība vai augšanas periods, vai arī tad, kad visi šie procesi ir pārāk lēni un D vitamīns grūtāk akumulējās organismā, tad tas ir lielāka, vecāka gadagājuma cilvēki. Un mūsdienās aizvien norisinās pētījumi par D vitamīna īpaši kā hormona loma organisma funkcionēšanā un slimību profilaksē. Tāpēc visā pasaulē pagaidām nav vienotas izpratnes par šī vitamīna nepietiekamību vai tādu vienumoto optimālu daudzumu. Pirmīt par minimālo rekomendēto D vitamīna kvantumu uzskatīja 30 nanogramus mililitrus asinīs. Taču šāds daudzums spēja nodrošināt vienu kaulu vielmaiņas pamatvajadzības. Un uz doto brīdi ir ieteicamais optimāls D vitamīna līmenis asinīs labai nervu sistēmas darbībai, imunitātei, dažādu citu orgānu sistēmu funkcionēšanai 45 līdz 60 nanogrami mililitrā. Suplementācijas, jeb tad papildus kā uzturbagātinātāju D vitamīnu uzņemšana, šīs devas tiek piemeklētas individuāli atkarībā no tā, kāds D vitamīnu līmenis asinīs ir konkrētam cilvēkam, kontrolējot regulāri tā daudzumu reizi 3 mēnešos.
Un kā aktīvo vielu izmanto gan D3, gan D2 vitamīnu, tomēr pētījumi liecina, ka D3 nedaudz kvalitatīvāk palīdz uzlabot šo te kopējo D vitamīnu līmeni asinīs nekā D2. Un D vitamīnu suplementācija rekomendēta ir visa gada garumā, arī saulainajā gada periodā. Nu, tagad pāriesim pie konkrētām neiroloģiskām saslimšanām, kur D vitamīnam ir būtiska vai nozīmīga loma. Un pirmais, par ko vēlos pastāstīt, tā ir migrēna. Un šī ir viena no biežākām neiroloģiskām hroniskām slimībām. Tipiski migrēnas simptomi ir šīs te vienpusējas galvas sāpes, kas ilgs 4 līdz 72 stundas no vietas, parasti pulsējoša rakstura, varbūt mēreni stipras līdz ļoti stipras, ko pastiprina ikdienas aktivitātes, teiksim, staigāšana vai citu veidu kustības. Sāpes var pavadīt arī sliktu dūšu un vai vemšana, kā arī jūtība pret gaismu un vai skaņu. Migrēna biežāk skar sievietes, un tā ir multifaktoriāls fons, proti migrēna nereti pārmantojās pa sieviešu līniju no iepriekšējām paudzēm. Migrēna provocē diētas ieradumi un uzņemtās uzturvielas, arī neiroiekaisums un galvas smadzeņu apvalka asinsvadu paplašināšanās. Un cilvēkiem ar šo saslimšanu sāpju lēkņu laikā rodās ievērojami funkcionāli traucējumi. Proti rodās grūtības pildīt ikdienas darbus un pienākumus. Pasliktinās arī ar veselību saistītā dzīves kvalitāte un ir lielāks risks uz psihisku blakus slimību attīstību. Samazināts D vitamīna līmenis ir saistīts ar migrēnu un biežāk vērots tiem pacientiem, kuriem ir ilgstoša migrēna un pretsāpju medikamentu pārmērīga lietošana, nekā tiem, kuriem migrēna ir epizodiska. D vitamīna lietošana papildus būtiski samazina migrēnas lēkņu skaitu un biežumu, taču D vitamīna ietekme uz sāpju intensitāti ir mazāk izteikta. Kognitīvās funkcijas tā ir visu cilvēku, mūsu augstākās nervu sistēmas funkcijas, kas nodrošina gan atmiņu, gan spēju mācīties un gūt jaunas iemaņas un prasmes. Nosaka šo te spēju komunicēt, orientēties telpā un laikā, pieņemt lēmumus, plānot savu nākotni, redzēt likumsakarības, saskatīt kļūdas, izprast un labot tās. Kognitīvās funkcijas daļa ir mūsu valoda, žestu, sejas izteiksmju, emociju un intonāciju izpratne. Tā ir socializēšanās, uzmanība, koncentrēšanās spējas un tam līdzīgi. Faktiski kognitīvās spējas ir tas, kas katru cilvēku padara par to, kas viņš ir, nosaka viņa izvēles, kā viņš dzīvo, kā viņš būvē attiecības ar līdzcilvēkiem. Un D vitamīns ietekmē kognitīvās funkcijas, pasargājot neironus no iekaisuma un oksidatīvā bojājuma, nodrošinot pareizu jonu kanālu darbību galvas smadzenēs šai te sekmīgai impulsu pārvadei. Un vēl atrodoties mātei vēderā, auglim D vitamīna receptori jau ir atrodami visās tajās smadzeņu zonās, kuras atbild par kognitīvo funkciju. Un pateicoties tam, D vitamīns spēja regulēt mācīšanos un atmiņas procesus jau pēc arī dzimšanas. Un šie receptori ir atrodami arī augļa smadzeņu ožas, redzes un dzirdes sistēmās. Tādā veidā D vitamīns spēja veicināt labāku kognitīvo uzdevumu izpildi, iesaistoties šiem te dažādiem maņu orgāniem – redzei, dzirdei, ožai, taustei, garšai. Ja? Un tad, protams, šie te procesi jau ir arī pēc dzimšanas. Viegli kognitīvie traucējumi – tas ir stāvoklis, kas raksturo cilvēka atmiņas vai domāšanas traucējuma lielākā pakāpē, nekā tās būtu sagaidāms šiem te citiem šī paša vecuma grupas cilvēkiem. Un parasti viegli kognitīvie traucējumi, to gadījumā ir nepieciešams ilgāks laiks nekā kaut kādu periodu pirmīt, lai tiktu galā ar uzdevumiem, ko cilvēks labi pieprot, lai iegaumētu vai atminētos, atsaukt atmiņā kādu informāciju.
Tomēr ikdienas aktivitātes un dzīves kvalitāte pie viegliem kognitīviem traucējumiem nav skarti, un šīs izmaiņas pamatā pamana pats cilvēks, ja, ka viņam ir vajadzīgs ilgāks laiks nekā iepriekš, viss iet lēnāk, taču apkārtēji to īsti nepamana. Un nereti viegli kognitīvie traucējumi ir tāds kā starpstāvoklis starp normālu novecošanos un demenci. Vai arī otrs variants, tas ir viegli kognitīvie traucējumi kā viens no simptomiem kādai citai saslimšanai. Pieņemsim vairogdziedzera traucējumi, augsts asinsspiediens, cukura diabēts, depresija vai citas slimības. Cilvēkiem ar vieglu kognitīvo traucējumu un D vitamīna deficītu samazinās apjomā tā smadzeņu zona, kurā mums visiem glabājās atmiņa. To sauc par hipokampu. Un šīs process norāda uz to, ka smadzeņu šūniņas aiziet bojā. Ja, uz tā rēķina šī smadzeņu daļa sarūk. Un nepietiekošs D vitamīna daudzums organismā saistās ar sliktāku gara stāvokli un kognitīvām spējām vecāka gadagājuma cilvēkiem. Turpinot par kognitīvo sfēru, vēlos pieminēt Alzheimera slimību. Tipiski vecumā pēc 65 gadiem var sākt attīstīties neirodeģeneratīvas slimības, jeb ar neironu galvas smadzeņu šūnu neatgriezenisku zudumu. Un biežākā no šādām saslimšanām ir Alzheimera slimība un sastāda 80% no visām demencēm. Jo lielāks vecums cilvēkam, jo lielāka varbūtība uz šīs patoloģijas attīstību. Alzheimera slimības vadošais iemesls ir kaitīgais olbaltums beta-amilīds, kas pastiprināti sāk veidoties un nogulsnēties galvas smadzenēs. D vitamīns veicina šī olbaltuma noārdīšanu un izvadīšanu no smadzenēm ar speciālu imūnsistēmas šūnu palīdzību, kā arī mazinot smadzeņu iekaisuma reakcijas, neironu oksidatīvo stresu un uzlabojot nervu šūnu tādu enerģijas avotu, speciālu tādu mazu enerģijas staciju, jeb mitohondriju darbību. Tādā veidā palīdzot nervu šūnām izdzīvot ilgāk. Ir arī dažas norādes, ka cilvēkiem ar optimālu D vitamīna līmeni vecumā virs 65 gadiem ir mazāks Alzheimera slimības risks un otrādi. Parkinsona slimība ir otra biežākā neirodeģeneratīvā saslimšana, kur smadzenēs uzkrājās cits patoloģiskais olbaltums alfa-sinuklīns. Un tādā veidā tas izraisa neironu bojājēju, kur ir jūtīgi tieši pret dopamīnu. Rezultātā šiem slimniekiem attīstās tā saucamie kustību jeb motorie simptomi. Proti ir saliekta stāja, rodas roku un kāju, parasti asimetriska trīce, rodās stīvums ekstremitātēs, ir tipiska šāda bezemocionāla jeb maskveida seja, ir gausa un lēna nesinhronas kustības, un raksturīga arī šļūcoša sīku solīšu gaita. Parkinsona slimībai tipiski ir arī nemotorie simptomi, kā kognitīvie traucējumi, ožas, miega, gara stāvokļa un potences traucējumi. D vitamīna deficīts vairāk asociējas ar slimības motoriem traucējumiem. Iespējams sakarā ar to, ka ir zema uzturēšanās saulē un vispār ārā šiem pacientiem slimībai progresējot. Zemes D vitamīna līmenis asinīs iespējams ir saistīts ar augstāku Parkinsona slimības attīstības varbūtību. Un D vitamīna deficīts šiem pacientiem rada sliktāku fizisku veiktspēju, samazina kaula blīvumu un līdz ar to arī palielina kritienu un kaulu lūzumu risku. Lai gan pierādījumu dati ir ierobežoti par labu D vitamīna suplementācijai šo slimību gadījumā, iespējamā labvēlīgā ietekme un limitēti ar D vitamīnu saistītie riski ļauj apsvērt šī vitamīna pievienošanu Alzheimera un Parkinsona slimību pamat ārstēšanai. Multiplā skleroze ir autoimūna slimība, kuras rezultātā nervu audiem zūd apvalks, jeb tāda mielīna kārtiņa,
kas normā nodrošina ātru impulsu pārvadi, pateicoties kam normā visi kustību, jušanas un domāšanas procesi norisinās ātri. Multiplās sklerozes gadījumā cilvēkiem var būt dažādi simptomi, kas ir atkarīgi gan no galvas un vai muguras smadzeņu bojājuma vietas un plašuma. Šie simptomi ir, piemēram, neskaidra redze vai dubultošanās vai vienpusējs redzes zudums, izteikts nogurums, nespēks, kognitīvā disfunkcija, trīszaru nerva sāpes, dažādi jušanas traucējumi, līdzsvara vai gaitas vai citi kustību koordinācija traucējumi, arī garstāvokļa izmaiņas, depresija, urīna nesaturēšana vai aizture. Ar multiplo sklerozi biežāk saslimta sievietes 20 līdz 40 gadu vecumā, un ir pārliecinoši pierādījumi, kas apstiprina D vitamīna lomu slimības attīstībā un norises gaitā. Tā, piemēram, multiplā skleroze retāk ir sastopama saulainajās valstīs un kur uzturā ir daudz omega-3. Un otrām kārtām multiplās sklerozes risku palielina SPF lietošana, maz saulē pavadītais laiks, tā skaitā mātei, grūtniecības periodā un bērniem gan augšanas, gan pusauģa gados. Multiplās sklerozes slimniekiem D vitamīns asinīs tipiski ir zems vēl pirms slimība sāk izpausties. Un pat laban ir pretrunīgi rezultāti par šī vitamīna koncentrācijas saistību ar multiplās sklerozes smagumu. Ir norādes, ka zems D vitamīna līmenis multiplās sklerozes pacientiem diagnosticēšanas laikā var asociēties ar ātrāku slimības gaitas pārvēršanos par agresīvu formu. Un D vitamīna koncentrācija ir saistīta ar slimības aktivitāti, lai gan D vitamīna suplementācijas efekts uz multiplās sklerozes pāsinājuma iespējamo varbūtību ir neskaidrs. Ir atklāts, ka sievietes, kuras ar diētu uzņēma apmēram 700 standartu vienības dienā, bija par 33% mazāk pakļautas saslimstībai nekā sievietes, kas D vitamīnu uzņēma mazāk. Un ir atklāts, ka D vitamīns asinīs virs 40 nanogrami mililitrā par 62% samazina multiplās sklerozes attīstības varbūtību. Un nereti šiem slimniekiem ir arī zemes kaula blīvums, arī jau agrīnajā slimības stadijā, tāpēc D vitamīna suplementācija mazina gan kritienu, gan kaulu lūzuma risku. Un visiem multiplās sklerozes slimniekiem paralēli ar pamata ārstēšanas schēmu vajag regulāri lietot D vitamīnu, asinīs sasniedzot 40 līdz 60 nanogramus mililitru, kopā lietojot ar kalciju. Un augstāks D vitamīna līmenis, neatkarīgi no uzņemšanas veida, samazina multiplās sklerozes attīstības iespējamību. Nākošais vēl, par ko gribu pastāstīt, tas ir smadzeņu infarkts, un arī tam ir saikne ar D vitamīna līmeni asinīs. Proti, smadzeņu infarkts, jeb vēl zināms kā insults, tas ir potenciāli dzīvībai bīstams un invalidizējošs stāvoklis, kurā asinsrites traucējumi tromba vai holesterīna pangu dēļ izraisa smadzeņu šūnu nāvi, rezultējoties ar kustību vai jušanas traucējumiem viena ķermeņa pusē, varbūt runas, rīšanas, redzes vai līdzsvara traucējumi. Šie simptomi ir atkarīgi no tā, kura smadzeņu zona, smadzeņu daļa ir cietusi. D vitamīna deficīts, ja mēs runājam par insultiem, viņš veicina trombocītu salipšanu un veido tādā veidā trombus. Palielina arī asins spiedienu, D vitamīna deficīts sekmē arī cukura diabētu un nejūtību pret insulīnu, jeb insulīna rezistenci. Un D vitamīna deficīts saistāms arī ar iekaisumu un asinsvadu aterosklerozi. Un visi šie stāvokļi, katrs pats par sevi, ir neatkarīgi insulta riska faktori. Tāpēc arī insulta profilaksē ir svarīgs optimāls D vitamīna līmenis asinīs. Pastāstīšu dažos vārdos arī par diabētisku polineiropātiju, un tā ir viena no biežākajām cukura diabēta komplikācijām, kur hroniski asinīs
paaugstinātais cukura līmenis bojā jūšanas un vēlāk arī kustību nervus rokās un kājās, izraisot tādas sajūtas kā jūšanas traucējumi vai dedzināšana vai salšana vai tāda skudriņa tekalēšana pirkstos vai plaukstās, varbūt arī augstuma un karstuma sajūta plaukstu un pēdu rajonā. Ar laiku attīstās dziļākam bojājumam, iestājas arī līdzsvaru traucējumi un varbūt pat arī pēdu deformācija. Diabētiskas polineiropātijas skar apmēram 50% no cukura diabēta pacientu, un šeit ir liela loma tieši šīm cukura diabēta ilgumam un cik tā gaita ir smaga. Tā var būt ļoti traucējoša, šī diabētiska polineiropātija, un būtiski mazina dzīves kvalitāti šiem pacientiem. Vēl diabētiska polineiropātija veicina arī diabētiskās pēdas attīstību, čūlu izveidošanos ar potenciālo risku līdz pat osteomielītam, jeb kaulu smadziņu iekaisumam ar amputācijas risku. D vitamīna deficīts ir diabētiskās polineiropātijas riska faktors. Nepietiekošs D vitamīna daudzums ir saistāms ar jušanas traucējumu attīstību un to smagumu, jo D vitamīna trūkums veicina aterosklerozi, veicina insulīna rezistenci, pieaugušu iekaisumu un šo smalku asinsvadu bojājumu, un šie asinsvadiņi baro pašu nervu šūnu. Un tas viss kopumā noved pie tā, ka jušanas un kustību nervi tiek bojāti un attīstās diabētiska polineiropātija. Pie tam nepietiekošais D vitamīna kvantums nespēja nodrošināt nervu aizsarga apvalka atjaunošanos, tad, kad nervs ir bojāts. Nespēja nodrošināt arī pašu nervu šūnu veselumu un to augšanu. D vitamīna aizvietošana ar uzturbagātinātājiem un tādā veidā nodrošināt optimālu līmeni asinīs, uzrāda ļoti labu efektu uz neiropātisku sāpju un citu augstāk aprakstīto simptomu mazināšanos. Divas pēdējās saslimšanas, par kurām šodien pastāstīšu, īsti nav neiroloģiskas, taču tās ir visai bieži izplatītas, tam ir arī saistība ar D vitamīna deficītu, un šie pacienti nereti nonāk neirologa redzes lokā. Tāpēc izklāstīšu arī tās. Viena no šādām slimībām ir labdabīgais perifērais pozīcijas vertigo. Vertigo nozīmē reibonis. Šīs ir visbiežākais reiboņa iemesls, ko izraisa deģeneratīvi kristāliņi jeb otolīte vidusausī. To provocē galvas pozīcijas maiņa gravitācijas virzienā. Tipiski, kad guļus pozīcijā pagriežos cilvēks uz sāniem. Ja, šie otilīte, viņi sāk pārvietoties pa pusloka kanāliem un mehāniski kairina receptoru šūniņas. Tā rezultātā impulss tiek nosūtīts uz galvas smadzenēm, it kā notiek cita veida kustība, par to tas ir signāls. Līdz ar to smadzenes šādu neatbilstību starp pagriešanos un citas informācijas sūtīšanu no vidusauss neizprot un reaģē kā reiboni. Un parasti šīs reibonis ir ļoti izteikts, tā kā karuselis, vai no sajūta, ka cilvēks pats riņķo uz apli, vai arī it kā visa apkārtne sāk griezties ap viņu. Šīs reibonis ir ļoti īslaicīgs, dažas sekundes līdz, protams, nākošai provokācijai, kad tiek mainīta ķermeņa pozīcija. Doto reiboni var pavadīt slikta dūša vai vemšana un ir atvieglojums, ja cilvēks tur acis ciet. Labdabīgs perifēras pozīcijas vertigo bieži vien attīstās fiziski neaktīvām sievietēm vecumā virs 60 gadiem. Un ir 2,6 reizes biežāks šī vecuma sievietēm nekā tām, kuras sporto. Ja, tā kā arī sportam ir liela nozīme reiboņu profilaksē. Protams, dotais reibonis var būt arī gados krietni jaunākiem cilvēkiem. Un runājot par konstatētiem riska faktoriem šādam reibonim, tie ir pārciestas galvas traumas, tas ir ilgstoša guļus pozīcija, jebkad iepriekš pārciesta vidusauss iekaisuma slimības, augsts holesterīna līmenis, arteriālā hipertenzija, cukura diabēts, osteoporoze un D vitamīna deficīts.
Un ir atklāts, ka dotā reiboņa pacientiem ar D vitamīna deficītu, kas ir paralēli, to aizvietojot suplementu veidā kopā ar kalciju 500 mg divreiz dienā, nozīmīgi mazinās šādu te epizožu atkārtošanās risks. Pēdējā saslimšana, par kuru šodien es pastāstīšu, ir depresija. Tā ir mentāla slimība ar izolēšanās, nespēku un vainas sajūtām, ar skumjām, grūtībām koncentrēties, ar bezpalīdzības sajūtu, ar dusmām, miega traucējumiem, apetītes izmaiņām, dažādu vielu lietošanu un domām par nāvi. Šie simptomi var variēt starp pacientiem. Depresija biežāk skar iedzīvotājus reģionos ar mazāku saulītes ekspozīciju. Un salīdzinoši nesen Latvijā veiktajā iedzīvotāju aptaujā te uz 120 000 pieaugušo ir atzīmējuši sev nozīmīgus depresijas simptomus. Tomēr pie ģimenes ārsta vai psihiatra pēc palīdzības ir vērsušies tikai 9000 pacienti gadā. D vitamīns palīdz uzturēt nervaudu barošanu, palīdz notikt neiromodulācijas procesiem, jeb tādu faktoru izdalē, kas nepieciešama nervu šūnu augšanai un funkcionēšanai. D vitamīns spēlē lomu signālu molekulu ražošanā, piedalās imūnmodulācijā, jeb neironu pasargāšanā no imūnsistēmas nepareizas darbības. Un kā redzams, D vitamīna deficīta gadījumā minētie procesi galvas smadzenēs nevar notikt pietiekošā apmērā, tāpēc depresijas varbūtība D deficīta gadījumā ir krietni lielāka. Pēcdzemdību depresijas simptomi mazinās, ja grūtniecības laikā sieviete papildus lieto D vitamīnu. Arī pusauģiem augstāks D vitamīna līmenis mazina depresijas varbūtību. Tāpēc bez depresijas pamata ārstēšanas ar antidepresantiem, ar dzīvesveida maiņu, ar līdzcilvēku un profesionālā psihoemocionālā atbalsta saņemšanu depresijas pacientiem ieteicams papildus nozīmēt arī D vitamīna suplementāciju ar optimāla līmeņa sasniegšanu asinīs virs 50 nanogrami mililitrā. Diemžēl smagu depresiju gadījumā, kas nepadodās antidepresantu terapijai, D vitamīna efekta nav. Diemžēl depresija nepāriet pati no sevis. Ja jūs atpazīstat šos simptomus sev vai kādam, ko pazīstat, ir ieteikums vērsties pie ģimenes ārsta vai psihiatra pēc atbilstošas palīdzības. Šodienai man tas būs arī viss. Rezumējot, es vēlos vien akcentēt, kā atceramies, ka D vitamīna līmenim ir svarīga loma daudzu slimību ārstēšanā un profilaksē, un arī svarīga loma labas pašsajūtas un kognitīvas funkcionēšanas nodrošināšanā, jo D vitamīna deficīta novēršana uzrāda neapšaubāmu ieguvumu. Un otrām kārtām atceramies arī, ka D vitamīna līmeni vislabāk ir kontrolēt un koriģēt sava ārstējošā ārsta uzraudzībā, jo nekontrolēta, sevišķi lielu D vitamīna devu lietošana var novest pie pārdozēšanas. Paldies, ka pavadījāt doto laiku kopā ar mani. Ar prieku gaidīšu jūs atpakaļ un uz drīzu tikšanos. Atā!